Vai tu esi kādreiz redzējis, kā no olām izšķiļas paipalu cālīši? Šis process ir patiešām īpašs un pilns ar pārsteigumiem. Katras paipaliņas dzīve sākas kā mazs brīnums – olas čaumalas pāraušana, lai ienāktu pasaulē. Šie mazie putniņi ir neticami izturīgi un ražīgi, ik gadu dejot līdz pat 300 olām. Paipalas aug ļoti ātri, 6 līdz 8 nedēļu vecumā, tās ir pilnībā attīstītas un pašas gatavas dēt olas. Paipalu olas nav tikai mazas un raibas, tās ir arī pārsteidzoši stipras. Tās var izturēt svaru, kas 50 reizes pārsniedz pašas olas svaru. Atšķirībā no vistu olām, paipalu olas ir bagātākas ar vitamīniem un minerālvielām, kā arī dabiski nesatur salmonellu, jo paipalu ķermeņa temperatūra ir pārāk augsta, lai baktērija izdzīvotu. Lai paipalu cālītes izšķiltos, nepieciešamas aptuveni 16 līdz 18 dienas. Šajā laikā olas iekšienē notiek lēna, bet nepārtraukta attīstība no mazas šūnas līdz dzīvam un elpojošam cālītim. Kad pienāk īstais brīdis, cālītis sāk aktīvi kustēties olas iekšienē, gatavojoties lielajam mirklim, čaumalas pāraušanai. Tas izmanto īpašu rīku, mazu zobiņu, sauktu par olas zobu, kas atrodas uz tā knābja, lai radītu pirmās plaisas čaumalā. Pēc izšķilšanās šis zobs pazūd. Kad parādās pirmā plaisa, cālītis turpina laust čaumalu papli, līdz tā sadalās 2 daļās. Šis process var ilgt no dažām stundām līdz pat veselām 24 stundām. Tā ir smaga cīņa, bet tā palīdz cālītim attīstīt muskuļus un plaušas. Lai gan olas čaumala šķiet trausla, tā ir pietiekami stipra, lai aizsargātu attīstošos cālīti, bet pietiekami plāna, lai mazulis to spētu pāraut. Tikko izšķīlušies cālīši ir slapji, mazliet lipīgi un ļoti trausli, bet pēc dažām stundām tie izžūst un kļūst mīksti un pūkaini. Inkubators uztur nemainīgu temperatūru 37,5 grādi pēc Celsija un pareizu mitruma līmeni. Mitrums ir īpaši svarīgs izšķilšanās laikā, lai čaumala nekļūtu pārāk cieta. Inkubatorā cilvēki var precīzi kontrolēt temperatūru, mitrumu un pat izlemt, kad pārtraukt olas grozīšanu, padarot izšķilšanos vieglāku cālīšiem. Dabā paipalu māte perē savas olas, uzturot tās siltas ar ķermeņa siltumu. Dabā izšķilšanās laiks var atšķirties, augstāks klimats var palēlināt attīstību un vienmēr pastāv plēsēju draudi, kas iznīcina olas. Lai gan inkubatorā izšķilšanās rādītāji ir statistiski augstāki, ne visas olas izdodas izšķilt pat kontrolētos apstākļos. Dabā cālīši saskaras ar dabas elementu un plēsēju izaicinājumiem. Tikko
tikko izšķīlušies paipalu cālīši ir arī īsti maskēšanās meistari. To dzelteni brūnās spalvas palīdz tiem saplūst ar apkārtējo vidi, pasargājot no plēsējiem. Paipalu cālīšu izšķilšanās ir īsts brīnums. No mazas, šķietami nekustīgas olas piedzimst dzīves, priecīgs un pūkains putnēns. Inkubators nodrošina drošus un kontrolētus apstākļus, kamēr izšķilšanās dabā ir daudz sarežģītāka. Neatkarīgi no tā, kur notiek izšķilšanās, inkubatorā vai dabā, tas vienmēr ir īpašs un pārsteidzošs process.